Čau visiem! Šodien mēs parunāsim par tādu iestādi, ko jebkurš Norvēģijā dzīvojošais ātrāk vai vēlāk saskarsies, un tas ir NAV. Latvijā tas ir vairāk tā kā VSA, jeb tautā sauktie bezdarbnieki, un es centīšos tā daudz maz interesantā, ātrā veidā jums par to visu izstāstīt. Un viņu pakalpojumu klāsts ir super plašs, tieši tāpēc es par to visu jums nevarēšu izstāstīt. Bet ko es jums iesaku darīt, viņiem ir ļoti draudzīga mājaslapa, ejiet tur un apskatieties, ja jums tas viss interesē sīkāk. Turpmākajās dažās minūtēs šajā video es jums centīšos parādīt visu šo plašo tematu. Par NAV ir svarīgi arī pateikt, ka no NAV nav jābaidās. Bieži vien tie, kas ir iebraukuši strādāt Norvēģijā, viņi tā kā pa visu var cenšas izvairīties no tā, jo, viens ir tas priekšstats, jā, tad jau tikai tu sēdēsi uz pabalstiem, vai ko tad tur man var daudz piedāvāt, es tur esmu tikai iebraucējs, un es varbūt valodu nepārzinu vai vēl kaut kas. Tad ir svarīgi atcerēties, ka NAV ir kā funkcija atbalsts cilvēkiem darbspējīgā vecumā un arī vēl pēc tam. Jo, pieņemsim, pat ja tu esi darba tu jau esi darba attiecībās, tu vienalga vari reģistrēties kā darba meklētājs NAV un ar savu vailēderu kopā sameklēt sev, pieņemsim, labāk apmaksātu darbu vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vai kaut ko tam līdzīgi. Jo tā doma ir tāda, ka NAVs attiecībā uz darba tirgu strādā ar tādu domu, ka lai pēc iespējas ilgāk cilvēki noturētos darbā, lai pēc iespējas mazāk tiktu ņemti slimības lapas. Tad fokus ir uz to, lai tava darba diena būtu tev piemērotā darba vietā un ar tādiem apstākļiem, kādi tev ir piemēroti. Gan fiziski, gan arī psihoemocionāli. Jā, ko NAVam bieži vien pārmet, viņiem ir liels tas birokrātiskais aparāts, un tā arī ir, jo, lai arī tā funkcija ir palīdzēt tev, tai pašā laikā viņu funkcija ir izvērtēt pēc visiem likumiem un noteikumiem, kurā, teiksim, kastītē tu nonāksi. Tas ir viens, lai tev piešķirtu pareizo pabalstu, un otrs, lai tev piešķirtu pareizo palīdzību. Jo, teiksim, var būt kaitinoši, ka, teiksim, kamēr tu iesniedz pieteikumu līdz brīdim, kamēr tu saņem pabalstu, piemēram, bezdarbnieki, var paiet 6 nedēļas. Un liekas, tas ir dikti ilgi, jo, tā kā liekas, tev uzreiz vajag naudu. Mēs varbūt liela daļa esam pieraduši dzīvot no algas līdz algai. Bet tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka jau kādu laiku, vairākus gadus, ir liels cilvēku skaits, kas piesakās dažādiem NAV pabalstiem un pasākumiem, un tāpēc var būt garāks tas pieteikumu izskatīšanas laiks. Tātad, ja tev Tonsbergā sanāk darīšana ar NAV, tad tu zini, ka tev jādodās uz šo ēku jo tieši šeit ir apmeklētāju pieņemšana. Pirms dodamies uz NAV apmeklētāju centru, atceries, ka ir nepieciešams pieteikt elektroniski vizīti, jo pēc vairākiem uzbrukumiem iepriekšējos gados, kas bija vērsti pret NAV darbiniekiem, ir pastiprināta drošības sistēma. Un, ja tu būsi atnācis tāpat vienu dienu izdomājis, ka tev vajag satikt NAV vailēderu vai vienalga painteresēties par kaut kādām lietām, tev apsargs var laipni palūgt doties prom. Un viena ritīgi pozitīva lieta, kas ir Tonsbergā, ja tur ir NAV, tad mēs pagriežamies, un tur ir skatetāten office, tā kā mums viss ir super kompakti, viss vienā mazā rajonā. Tad ir noteikti svarīgi atcerēties, ka tu nevari pieteikties pabalstiem pirmajā dienā, kad tu ierodies Norvēģijā. Tev, protams, ir jābūt izpildītiem dažādiem kritērijiem. Svarīgākais, ko vajadzētu pieminēt, ir tiklīdz iebraucējs saņem šo te ID numuru, viņš kļūst par folketrygg medlem. Jeb vienkārši valodā sakot, sociālo iemaksu fonda dalībnieku. Un personai, kas ir folketrygg medlem, ir plašākas iespējas saņemt dažāda veida pabalstus un palīdzību no NAV. Šeit es varētu minēt dažus piemērus no mūsu personīgās pieredzes. Piemēram, lai saņemtu slimības lapu, tev jābūt vismaz 6 mēnešiem nodarbinātam. Savukārt, lai saņemtu AAP, jeb Arbeidsavklājības, tev jābūt vismaz 5 gadus folketrygg medlemam. Tātad šeit neliels papildinājums par 6 nedēļas garo pieteikumu izskatīšanas laiku. Labā ziņa ir tāda, piemēram, kamēr izskatā, tev vienalga skaitīsies šis te pabalsts. Un tad, kad šis pabalsts tev tiks piešķirts, tev izmaksās par visām 6 nedēļām iepriekšējām. Un tādā ziņā tu finansiāli nezaudē tās 6 nedēļas. Es vēl gribēju pateikt par to, ka tad, kad tu saņem šo pabalstus, ir svarīgi atcerēties,
aizpildīt katru otro nedēļu un iesūtīt meldekorti. Veidi, kā jāizpilda meldekorti, var būt atšķirīgi atkarībā no tā, kāda veida pabalstu tu saņem. Pēc mūsu pieredzes Norvēģijā pabalsta lielums, kad tu saņem bezdarbnieku pabalstu vai dagpenger, ir aptuveni no 60 līdz 66% no algas. Pabalsta apmērs atšķirās no pabalsta veida. Piemēram, ja tev ir dagpenger, tad viņi izmaksās tev no 60 līdz 66% no iepriekšējo 3 gadu algu apmēra. Savukārt uz slimības lapu, ja tu esi, tad tu saņem 100% algu. Ir 2 veidi, kā tu vari saņemt slimības pabalstu Norvēģijā. Pirmais veids ir, ka tu saņem kā parasto algu, reizē ar pārējiem darbiniekiem kā visu laiku, pilnā apmērā, un darba devējs pēc tam izsūta pieprasījumu navam sekt šos te līdzekļus. Sanāk tāda priekšapmaksa. Tas ir ļoti pozitīvi tādā ziņā, ka jo tad, kad es esmu uz slimības lapas, man nav jāgaida šīs 6 vai 8 nedēļas, kamēr tiek izskatīts mans pieteikums. Es saņemu jau ar katru nākošo algu savu to slimības pabalstu. Un darba devējs vienkārši piestāda rēķinu valstī, un valsts viņam tos līdzekļus atgriež. Un otrs veids ir, tad, kad tu pats iesniedz pieteikumu navā pēc slimības pabalsta, tad tev ir jāgaida, kamēr navs apstrādā šo datus un pieņem lēmumu izmaksāt šo pabalstu tev. Un tad var sanākt, ka tev ir jāgaida 6 un vairāk nedēļas līdz pirmajam slimības pabalstam. Kā nepazaudēt nav pabalstus, ja mēs šeit runājam par bezdarbnieku pabalstiem vai par AAP, kas ir Arbeidsavklaringspenger? Svarīgākais nosacījums ir piedalīties pilnīgi visos pasākumos, ko NAV tev piedāvā, un regulāri ik pa 2 nedēļām iesūtīt meldekortu. Un ja tu neiesūtīsi meldekortu, tev vienkārši šis pabalsts netiks izmaksāts. Ja tu saņem dagpenger, piemēram, esi darba meklētājs vai vienkārši strādā un esi darba meklētājs, vai esi uz AAP vai uz slimības lapas, noteikti ir vērts painteresēties pie sava vailēdara par papildus pasākumiem. Jo navam patiešām ir ļoti labi projekti saistībā ar to, ka var pacelt kvalifikāciju, prakses kaut kādus, ka ja gribās mainīt profesiju. Te ir svarīgi atcerēties, ka tā informācija bieži vien netiek iedota. Tev pašam ir jābūt aktīvam un visu laiku jāuztur aktīvs dialogs ar vailēdaru. Un jāsaka, ko tu vēlies, kas tev ir vajadzīgs, tas savas domas, jāizpilda aktivitātes plāns, un tad vailēdars tev var palīdzēt ar aktuālajiem projektiem. Un ir vērts arī noteikti pasakot līdzi pašvaldības mājaslapās un novada mājaslapā, jo arī tur mēdz parādīties dažādi projekti, kas ir paredzēti darba meklētājiem vai arī tādiem, kas domā mainīt darbu. Un, lai nebūtu tikai teorijas, jums tagad arī realitātē parādīs, kā izskatās tā nav mājaslapa. Un pa lielam, lielākā daļa no maniem skatītājiem dzīvo Latvijā, tāpēc jūs tagad redz, kāda izskatās oriģinālā. Te var arī pāriet uz angļu valodu, bet tad ir mazāk opcijas. Un tieši tāpēc es vienkārši izmantoju Google Translate, ko mēs te uzreiz redz. Pirmkārt jau ir privātajiem atsevišķi, darba devējiem savādāk un partneriem ir vēl savādāk. Un tagad par to, ko sieva iepriekš minēja, dažādiem pabalstu veidiem, dažādām atbalstu programmām ir ļoti dažādi izvērtēšanas laiki, un tas ir viens no pirmajiem izceļiem - lietu apstrādes laiki. Un kā jūs varat redzēt, te kopā ir 137 dažādi iespējamie pabalsti, atbalsti un viss kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Tieši tāpēc es jums arī uzreiz ieteicu, ka ejiet uz NAV mājaslapu un apskatieties, jo te ir superīgi visādi, teiksim, lielās grupas, kas ir saistīts ar darbs, veselību, ģimeni un bērnu, pensijas, sociālajie pakalpojumi, palīgi ierīces. Te ir milzīgi daudz dažādas opcijas, un tieši tāpēc es arī jums no sākuma teicu, ka es jums tikai par tādiem populārākajiem kaut kādiem variantiem varu pastāstīt. Kas ir nākamais izceļš, kas arī acīm redzot ļoti svarīgi, ir izmaksas datumi, jo katram arī tam pabalstam viņa savādākā laikā izmaksā. Piemēram, bērnauds ir burtiski pēdējā mēneša darbdienā man vienmēr izmaksā, bet pieņemsim atkal dagpengeram, to man izmaksā katrā otrā pirmdienā sanāk, ja es visu aizpildīšu.
Un šitie te, lai nebūtu visi tie jautājumi, tad arī te īstenībā ļoti daudz un ļoti plaši un smuki tas viss aprakstīts, vai ne? Un tālāk tur ir likums un summas, pieteikuma veidlaps, kā es teicu, paši ejiet cauri un skatieties, kas jums ir vairāk piemērots. Ko es uzreiz jums gribu parādīt, kā tas viss realitātē notiekās. Un šeit augšā ir tā poga, pieslēgties un BankID. Un te jūs varat redzēt, ir arī vairāk varianti. Mini-ID, bypass un vēl tur kaut kas, bet ja jūs esat šeit Norvēģijā un jums ir viss normāli sakārtots, kā tam ir jābūt, tad jums ir 100 punkti arī BankID. BankID jūs uzreiz ierakst iekšā savējo numuru, kas jums ir piešķirts, jūsējais ID numuru. Un, kā jūs redzat, es ielogoju savā profilā, hei, Janis Celms, un šeit, ja būtu kaut kāds jaunas ziņas, šeit uzreiz būtu smuki izcelts. Un pa lielam, protams, es būs kaut ko izblūrojis ārā, kas neatiecas uz jums. Tātad, ko mēs te redzam, pa cik es reāli saņemu vēl dagpengeru, tad man uzreiz parādās nākamais... kāpēc valoda nomainījās? Nākamā atskaita, jeb meldekort, man jāiesniedz līdz 16.05. Te uzreiz, kas uz mani attiecas, ir arī bērnu pabalsts, CV, jo es biju kā piereģistrēts darba meklētājs, attiecīgi. Tur arī man vajadzēja visu aizpildīt, lai viņi var tā kā piemeklēt man atbilstošāko darbu. Bet, kas te ir svarīgi, te uzreiz ir dialogs ar savu vadītāju, jeb norvēģiski, tas, ko Sabīna teica, dialogu med veilederdin. Šite te tas viss ir uztaisīts, ka jums ir tā kā savs vadītājs, savs inspektors, kā viņu varētu nosaukt, ar ko jūs konsultējaties un stāstat visu, ko jūs darat, kamēr jūs, teiksim, meklējat darbu. Piemēram, pēc es jums varu parādīt kaut ko, kas nav īpaši svarīgs. Reku, man te bija mote, un uzreiz, kā jūs varat redzēt, te ir konkrēts nosaukums, kas tur ir bijuši kaut kādas prasības, nav vēlas ar jums tikties. Datums, laiks un tā tālāk. Tā kā šeit tiek norādīta visa informācija, kas jums ir nepieciešama. Un šitas ir diezgan svarīgi, jo citreiz kaut ko aizmirst, tev var ienākt un apskatīties. Kas vēl ir interesanti, es kā darba meklētājs, jo es jau uzreiz zināju, ka es iešu un veidošu savu uzņēmumu, un te bija aktivitāšu plāns, vai ne? Ja jūs piereģistrējies, ka darba meklētāji, jūs nevar vienkārši tagad teikt, ka man nav darbs un davai dodiet man naudiņu. Tā tas nenotiekās. Jums ir jāparāda, ka jūs kaut ko mēģināt darīt. Kaut vai tā meldekort, kas jums jāiesniedz ik pa 2 nedēļām, tur ir jāraksta, uz kurām firmām jūs gājāt, vai jums bija kaut kādas sarunas, kaut vai jūs runājāt ar bijušiem kolēģiem, vienalga. Vienkārši jāuzrāda, ka jums ir kaut kāda interese, ka jūs kaut ko darat, lai varētu savējo, lai jūs varat atrast darbu, vai ne? Lielos vilcienos es tur baigi precīzi neatceros, bet pa lielam bija tā, ja jūs neaizpildat 3 reizes meldekorti, jums var pārtraukt visas attiecības ar jums šitas kantors oficiāli. Un vēl tur bija tikai kaut kādi 2 vai 3 gadījumi, kā viņi tur var pārtraukt attiecības. Un viens no tiem arī bija, ka, ja jūs absolūti neko nedara, jūs vienkārši sēž un gaida naudu. Tad viņi var vienkārši pasūtīt jūs bišķiņ tālāk, vai ne? Un, protams, teiksim, kas ļoti daudziem cilvēkiem interesē, arī nav atbildīgs par pensiju. Un te ir arī pensiju plānošana un pensiju kalkulators. Tā kā es arī iesaku jums šitie atnākt un paskatīties, jo viņiem arī visu šitā sistēma nestāv uz vietas, viņi ik pa laikam mainās. Piemēram, visu laiku bija tāda lieta kā loan still good algas subsīdija, kā viņi latviski varētu iztulkot. Un tas nozīmēja, ka NAV apmaksāju lielāko daļu no jūsējas algas, attiecīgi daudz biznesi labprāt to izmanto, jo tad viņi redzēja, tas cilvēks gāja reāli strādāt, bet valsts apmaksāja, ja es pareizi atceros, tos pašus 60% no algas vai kaut ko tam līdzīgi. Attiecīgi uzņēmējiem tas bija daudz izdevīgāk un cilvēkam bija labi, jo viņš reāli var sevi parādīt un uzņēmējs redzēja, vai tas cilvēks ir lietas kūks, vai tas ir vienkārši kārtējais staigātājs, vai ne? Un tad nav saprat, ka viņiem nav tik daudz naudiņu, lai visu šito te darītu, un pa lielam tagad to tikai ļoti retos gadījumos var dabūt. Lai arī Norvēģija ir diezgan bagāta valsts, bet kaut kādas programmas viņiem tur parādās, kaut kādas pazūd un tā tālāk. Un kā jau man skaistā sieva pirms tam jums teica, ir NAVām daudz un dažādi visādi veidi, kā atbalstīt, jo viņa galvenais uzdevums ir dabūt apakaļ cilvēks darba tirgu. Piemēram, man vienam paziņam, viņam reāli visu laiku rokas sal.
un beigās izrādījās, ka viņam tam ir medicīnisks iemesls, jo kaut kā tur necirkulē asins vai kaut kas. Un nav, lai viņš varētu turpināt savējo darbu, vienkārši ņēma un viņam nopirka salīdzinoši dārgas cimdus, tur kaut kādu eirikos būtu 400 eiro vērtībā, tā kā apsildām cimdu, vai ne? Un, teiksim, cilvēki ar tādu background, tā kā mēs, kas izbraukuši no citas valsts, likties tas ir smieklīgi un tā ir tavējā problēma, ka tu tur nevari kaut ko izdarīt, vai ne, tev vienkārši jāmaina profesija, vēl kaut kas, bet redz, cilvēks šitā Norvēģijā aizgāja uz navu un nav viņu atbalstīt tādā veidā. Tā kā pavisam viennozīmīgi vērts uzrakstīt navam, apskatīties, pazvanīt un pajautāt, vai ir kaut kādas atbalsta programmas, kas varētu jums varbūt palīdzēt. Es pārtraucu bišķiņu jūsu video, tāpēc, ka mums Ainar ienāca baigi labā ideja prātā. Pirmkārt, jau mums pašiem patīk pētīt Norvēģiju un vazāties te apkārt un apskatīt visu brīnišķīgo dabu, bet tad mums ienāca prātā, ka varbūt mēs varam pamēģināt uzorganizēt kaut kādu pasākumu un, teiksim, nevis tā kā mēs būtu tā kā gidi, bet vairāk tā kā kopā vienkārši ar citiem cilvēkiem pastaigāties, vai ne? Un tāpēc mēs tagad gribēs redzēt, kāda ir jūsu aktivitāte, un ja būs pietiekami daudz cilvēku, tad mēs varbūt paskatīsies, uzorganizēsim arī vairāk šitāds pasākums. Video aprakstā būs aptaujas anketa, tā kā lūdzu, ja jums ir interesi, aizpildiet un paskatīsimies, varbūt mēs varam saorganizēt kaut ko interesantu. Tagad Ainars aptuveni pastāstīs, kur tas viss varētu notikties un kā tas varētu dabā izskatīties. Plāns ir pirmo reizi mums viena no skaistākām vietām ir kalnainākā vieta Jotunheimas kalni, kas ir virs 2000 metriem augstumā. Tajā reģionā slavenā vieta ir Beseggen, kuru Jānis ieliks linku, norādīs. Ļoti populāra vieta. Tur ir varianti dažādi. Iet 1 dienu, 2 dienas, var iet riņķveida pārgājieniem, iet turp apakaļ. Plus tur ir blakus ezers, kuram var 1/4 ceļu, piemēram, 1 stundu braucienu, braukt ar kuģīti, var nakšņot namiņos, varam arī nakšņot teltīs, ugunskura vietas, jāskatās, kā tur ir, kur ir atļauts, kur nav. Mēs visu varam loģistiku izstrādāt sīkāk, bet ap to vietu varētu būt pirmais pārgājiens. Un vēlams, protams, mēs pat ļoti vēlētos, lai būtu ģimenes ar bērniem. Būs daudz jautrāk, ja būs vēlēšanās un varēšana cilvēkiem. Teiksim, mēs gaidām visus, jebkurus cilvēkus, arī tie, kas nav trenējušies un nav gājuši, lielāko prieku. Ja gadījumā tur savācās vairāk aktīvāk, ir iespējams varbūt blakus kādā spicākā kalniņā uzkāpt, bet var droši iet, teiksim, diezgan plakanākos maršrutos iet arī izvēlēties, ne tik augstos, tā kā tādā ziņā nebūtu jābaidās. To mēs piekoreģēsim izējot no tā, cik daudz kādi publiki piesakās. Reģions interesants. Un variācijas iespējas arī atkarībā no tā, kāds klimats tajā dienā pēkšņi nomainās, arī mēs varam koriģēt. Ja mākoņaini kalnu virsotnes bieži mākoņos iekšā, no kuriem augšām neko nevar, tad tas nav bēda, varam iet pa ielai, varam iet gar ezeru. Es domāju, ka diena jebkurā gadījumā mums varētu ļoti labi izdoties. Tātad pa lielam mēs gribam uztaisīt ar pārnakšņošanu, ne? Tāpēc, ka vislabākās sarunas vienmēr notiek pie ugunskura. Protams, ja tas ir atļauts tajā laikā, tas vēl jāpaskatās. Jā, jo tas ir patīkami prātīgi ierasties, sagaidīt saulrietu, pasēdēt pie kamīna vai pie ugunskura, pārēst kopā brokastis, pastīties kā saulaust un kā putniņi zied un bez stresa aizbraukt mājās un ierasties. Tas vēlams ar nakšņošanu. Tas būtu patīkami. Nākotnē varam uztaisīt viendiennieks dažādos reģionos. Šis varētu būt eksperimentālais variants. Gaidāms, aicinām visus latviešus, kā arī no Latvijas, arī citām valstīm. Tā kā varam arī palīdzēt viņiem arī ar loģistiku, izskaidrot, no kurienes, no kurām lidostām, kā var ierasties, kur var ierasties, ar kādiem autobusiem, vai ar mašīnām, vai vilcieniem. To var palīdzēt. Tā kā aizpildām anketu un piezīmēs varbūt ierakst, no kuras vietas iespējams tu gribi līdz mums atkulties un
Mēs centīsimies palīdzēt saprast vispār to loģistiku, cik tas ir vienkārši, pēc iespējas vienkāršāk, protams. Mēs ar Jānu būsim pavadošās personas, jo situācija tāda, ka mēs paši neesam tur bijuši, tāpēc tas būs savu veidu tāda rozīnītās ekspedīcijas stilā, kaut gan tas reģions ir ļoti populārs, cilvēku tur ir daudz, viens no top apmeklētajiem maršrutiem, tāds maršrutu tīkls. Tā kā mēs gluži neskatīsimies kā gidi, kas pārzina reģionu, bet mēs varētu būt kā pavadošas personas, kas palīdz visos sīkumos izstrādāt visus, loģistiku. Kaut kāda pieredze ir sakrājusies jau. Jā, protams, loģiski visa kalnā staigāšana un gidošana un grupas pavadīšanas šajā ziņā. Protams, es tāpat esmu Norvēģijas turismu biedrības kalnu pārgājienu vadītājs, tā kā šajā ziņā es, protams, neesmu visus kalnus izstaigājis, laikam 3 mūžus vajag, bet man patīk maršrutus iet, pat nevisai patīk atgriezties vienos tajos pašos, tā kā tā rozīnīti ierasties, aiziet kaut kur citur. Turpmāk mēs uztaisīsim maziņus sižetiņus, lai aptuveni parādītu, kā var sagatavoties šitam pārgājienam. Tā kā sekojiet līdzi, un, protams, ja jūs gribat, uzrakst pa taisno vai nu Ainaram, vai nu man uzrakst Facebookā vai Instagramā, vienalga, kur jūs atrodat mūsējos sakars. Un viss links, protams, jāaprakstā. Bet lūdzu aizpildiet anketas, lai mēs vispār saprastu, uz kur puses mums vairāk orientēties. Jā, piekrīt. Nākotnē sīkāk tad arī uztaisīsim video, izskaidros par apģērbiem, ēdieniem, maršrutu garumu, laiku, nakšņošanas iespējas, startus, beigas, laikapstākļiem, teiksim, šitās aptieciņas lietas, un man, protams, būs visi nepieciešama palīdzība dažādu, teiksim, instanču dienesti, visi sakari, visur to esam uzņemos nodrošināt, lai būtu viss kā pienākās. Mēs jau runājam, ar Jānu varētu būt brīvdienas, ja cilvēki kādi vēl strādā, kuriem nav kāds atvaļinājums, tad varētu mēs vērtēt uz brīvdienām, sestdien, svētdien, piemēram. Un liek piebilst, ka mēs bez visādiem specekipējumiem, jo tur, teiksim, vēja apģērbs, tas ir tāpat, protams, lietas apģērbs vajadzīgs, bet nevajag nekādus tur, tos klamburs uz kājām likt, neko tam līdzīgi. Nē, absolūti nē. Tā ļoti populāra, tur būs cilvēki no visas pasaules populāra taka, protams, jo, teiksim, tādus ērtus, kas svarīgi ērta apavu, kas varbūt ir vēlams iestaigāti, ja gluži jauns ir nekas, tad piesakos plaksterīt, laicīgi uzliks, bet kā vienmēr saka, pats svarīgākais ir apavu, lai ērti justos. Pārējais, protams, izējot vējaciņu, paņem, garim jau dikti pūš, uzēja kaut kur augstāk, tad pūš. Ja pēkšņi uznāk kāds lietutiņš, tad lai tā vējaka arī pret lietu nodara, vai vienkārši plēvīt paņem, ko, teiksim, virsū, kas aizsargātu uz tā mirkli, kad lietas līst, kas palīdz kaut kādu, tas ir viegls, maz vietas augumā. Tur mēs centīsim. Jā, galvenais mums ir tagad saprast, cik daudz cilvēku grib piedalīties, jo ļoti bieži es grupās redzu, ka, davai braucam, davai nebraucam, un tad cilvēki tādi kaut ko darīs, nedarīs, bet šito mēs tā nopietni vienkārši grib šobrīd saiet kopā un bariņā izbaudīt dabu. Mēs jums stāstu par šitādu pabalstu vēl kaut ko, bet kas ir viena no drausmīgām lietām, no ko ļoti daudz uzreiz nobīst, tas nav ir, tikko tu piereģistrējies, tad tur ir tāds ķeksīts, ka tev ir jāķeksē, ka tu piekrīti, ka var gadīties, ka tev jāstrādā pa mazāku algu nekā tev ir šobrīd, vai arī tev var piedāvāt darbu jebkurā vietā Norvēģijā, vai ne? Un no šito te nevajag baidīties, jo neviens jūs nespiedīs nekur tagad pārcelties uz ziemeļiem vai vēl kaut ko. Pa lielam tas ir vienkārši tāds atgādinājums, ka viņi ir iestāde, lai tu atgrieztos darba tirgu. Jo, ja tu vienkārši kaut ko nepildīsi vai arī visu laiku absolūti visu noraidīsi, viņiem ir tiesības jūs vienkārši pasūtīt 3 mājas tālāk. Bet īstenībā, ja godīgi, 99% gadījumu tas tā nenotiek. Un vēl viena lieta, kas ar šo ir saistīta, Norvēģija saprot, ka viņas sistēma ik pa laikam izmanto visādi iebraucēji. Un tieši tāpēc arī man čomakam bija, kā nobankrotēja firma, viņš un Norvēģis palika bez darba. Un viņam pieteikumu izskatīja visas garās 6 nedēļas, un Norvēģis jau pēc 2 nedēļām bija dabūjis naudu. Un tas, protams, ir likumsakarīgi, jo vienkārši pietiekami daudz cilvēku ir mēģinājuši izmantot sistēmu, un attiecīgi sistēma sev ņem un aizsargā. Tā kā varbūt konkrēti jūsu gadījumā tas vienmēr ir sāpīgi, bet tai pašā laikā nevar arī vainot navu, ne? Viņi jau mācās no kļūdām tomēr. Ja mēs runājam par navu, tad mēs nevaram nepieminēt arī bērnu naudu.
Es gan to esmu teicis jau daudzos video, bet atkārtošana zināšana māte. Un tātad, ja jūs pārceļaties uz Norvēģiju, jūs varat pieteikties šeit vietējai bērnaudai. Un kas ir pats inčīgākais, ja jūs to nesat laicīgi izdarījuši, jūs to varat pieteikties tā kā ar apakaļiešu datumu, kad jūs esat pārvākušies līdz pat 3 gadiem. Un attiecīgi jums pa tiem 3 gadiem var sakrāties, ka ir diezgan liela summiņa tur sakrājusies. Protams, ko nevar aizmirst to, ka, ja jūs esat saņēmuši bērnaudu no Latvijas, tad jums tā daļa ir obligāti jāatskaita apakaļ, ja ne, jūs noķers vēl Latvijas instanci. Bet es zinu vairākus cilvēkus, kas par šito prikalu nezināja, un viņiem likās, ka viss ir pazaudēts, bet īstenībā tās summiņas tur diezgan iespaidīgas sanāk. Tā kā viennozīmīgi vērts par to pačekot ārā, vai jums tas viss pienākas. Jā, es gribēju pateikt, lai arī varbūt mums kā iebraucējiem var likties uzsākt sadarbību ar NAV ļoti kā biedējoša lieta, gan valodas dēļ, gan dēļ tā, ka mēs varbūt nepazinām visus tos likumus. Es tomēr gribētu iedrošināt un mēģināt, jo viņu tur otrā pusē arī ir tāds pats cilvēks kā mēs, un viņu mērķis ir palīdzēt. Un ja vien tu piepildi tos kritērijus par sociālajām iemaksām vai nostrādāto laiku vai ID numurs, viņiem nav iemesls tev nepalīdzēt. Tiem, kas neprot norvēģu valodu, viņi var nodrošināt tulkus, viņi runā angliski. Tā sadarbība varbūt var bišķīt būt tāda neveikla, bet viņa var būt arī veiksmīga. Jā. Es domāju, viss svarīgākais, ko atcerēties. Sadarbība ar NAV nav sprints, bet maratons. Jā, tas ir garš, garlaicīgs, birokrātiskiem visādiem noteikumiem tā tālāk. Visiem tiem, kas uzsāk vai turpina sadarbību ar NAV, es iesaku apbruņoties ar pacietību. Es esmu sodīts pavisam aizmirst, kā video noslēgumā. Ja tev patika un tu esi noskatījies tik tālu, tad uzspied lielo laiku. Un, ja tu gribi redzēt vairāk šādu veidu saturu, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube algoritmi jums parādīs, tikko es būšu augšu pielādējis kaut ko jaunu.